Domāni! Kā jūties pats, kādā formā esi un kā likās, svētdien sanāca Latvijas kopā, kā vispār izlases kopumā izskatās? Jūtos ļoti labi, vēl tā pilnvērtīgi neesmu trenējies ar izlasi, bet es domāju, ka gatavības visiem ir normāls. Pamazām gatavojamies. Pret Grieķiem, atceroties, ir visai sāpīgi zaudējumi piedzīvoti izšķiroši. Kā skaties uz šo spēli, kā būtu jāspēlē? Es domāju, ka analizēt no pagājušā cikla ir daudz ko. Tā kā centīsimies mācīties no savām kļūdām un mēģināt vērst par labu. Un kā Anglijā pašam Rangeros klājās līdz šim čempionātu kopvērtējumu līderi, kā viss ir ok salīdzinot ar pagājušo? Šobrīd sūdzēties nevar, bet es tā priekš sevis esmu pieņēmis, ka izlasēs īpaši par klubu lietām cenšos aizmirst. Bet vienu vārdu sakot, nav slikti. Labi, paldies! Pēc tik labām spēlēm, kā tev izdevās tagad Eiropas līgā? Настроение хорошее, готовимся сейчас очень серьезно, сейчас восстановление идет, конечно, и будем готовиться к сильной и тяжелой игре. И мы подойдем очень серьезно к этой игре. Ты уже привык, когда тебе посылают в поле в основном составе, или еще так не привык в сборной? Не, я привык уже играть в основном составе, но тоже на каждый день надо доказывать на каждой тренировке, что ты должен играть, и ты первый. И что не хватило сейчас в последней игре УЕФА, чтобы забить гол Зальцбургу? Я старался делать все возможное, чтобы команда, не только на себя играю, я играю для команды, и я даю все силы для команды. И старался, напрягал защитников. Персонально со мной играли защитники, два центральных. Главное, что выиграли. Меня не расстроили, что меня не забил. Думаю, на следующей игре уже все будет. Удачи тебе. Да, спасибо. Spēļu rezultātus un netraucēja no siltuma uz augstumu, un pēc tam atkal uz siltumu, un pēc tam atkal uz augstumu. Tev pašam personīgi. Tur pēdējās dienās nebija tik silts. 15 grādi bija. Savinājās siltāk nekā te, bet tā jau patīkam atbraukt pie saviem veciem bukiem. Visi satīk. Tā kā viss kārtībā, es domāju, visi priecīgi. Jūs uz uzvaru iepē? Zaudēt mēs nebraucam, jā. Pietiek viņam zaudēt. Ko treneris jums teica? Darbojas? Es neteikšu. Īsumā varbūt kāda noteikti tā gatavošanās šeit spēlē pret Grieķiju. Kā tu pats sevi noskaņo? Un kas būs tas tavs galvenais uzdevums šajās spēlēs? Tā jāsaka, mūsu galvenais uzdevums. Pa aizsardzību jārunā, neielaist golu, protams. Un gatavojamies mēs kā parasti. Tur ir atkal cita apstākļi, kas izšķir viens spēlē vairāk, mazāk. Galvenais, lai visi veseli, laba sportiskā forma ir. Ja te viss sakritīs, tā jau viss būs kārtībā. Jā, tas, ka katrs no aizsargiem spēlē savā klubā vai citā valstī, pat tur tas netraucē saspēlēties, izlases spēlēs. Paspējām pa pāris dienām noskaņoties. Jā, mēs jau diezgan ilgi spēlējam kopā un mēs jau jūtam viens otru tā pa gabalu. Tagad pāris dienas pilnīgi pietiks, lai mēs atrast veselās saiknes un tur neredz problēmas vispār. Kas Grieķu futbolā ir tas galvenais, lai nesargātu, lai nosargātu Latvijas vārdu savus? Kas Grieķu futbolam ir tas īpatnējs, kam tu pievērsies uzmanību un kā tu centīsies cementēt to mūsu aizsardzību? Man jāskan. Labi, skan. Es tā arī nepagulēju. Yeah.